Skatieties, mēs ar jums atrisināsim tagad teksta uzdevumu izmantojot kvadrātvienādojumus. Tas nenozīmē, ka mums ir tagad kaut kā jāsaprot, kāds ir koeficients A, kāds ir koeficients B, bet tas ir teksta uzdevums, kura risināšanai būs nepieciešamas iemaņas kvadrātvienādojuma risināšanā. Tagad pirms jūsu dusmām lūdzu, es atstāju visu bez garumzīmēm un bez diaktriskajām zīmēm. Kāpēc? Tāpēc, ka ja es kaut ko uzrakstu, lūk, es te iekopēju uzdevumu, viņš ir ok, redzat ar U burtiem gariem un viss, bet ko līdz es viņu atslēdzu, redzat, līdz es viņu atslēgšu un tad jūs redzēsiet, viss pazūd. Un tad es izlēmu, ka labāk ir rakstīt tā, bez garumzīmēm nemaz. Starp citu, kā jums labāk patīk, ja ir uzrakstīts bez garumzīmēm, vai arī tās garumzīmes ir rakstītas dubulti. Piemēram, ja es rakstītu nevis turists, bet tuurists. Kā jums vieglāk? Jo man baigi nepatīk, kad raksta, piemēram, š burtu kā sh. Es domāju, Jēzus, tad raksti vispār neraksti. Tas ir tā. Labi, mūsu piemērs turists 9 stundās ar laivu pa upi nobrauca 30 km pastrāmi un 24 km pretstrāmi. Jānosaka laivas ātrums. Stāvošā ūdenī, ja straumes ātrums ir 3 km stundā. Kad mēs risinām uzdevumu, mēs pirmām kārtām padomājam, kas ir tas, kas mums ir jānosaka. Un izlasam tekstu vēlreiz. Mums tas ir dots. Ir jānosaka laivas ātrums stāvošā ūdenī. Tas būs mūsu X. Tagad mēs sastādīsim tādu tabulu, kas būs nepieciešama principā visos tāda veida teksta uzdevumos. Kad jums ir jānosaka ātrums vai arī jums ir jānosaka padarītais darbs, ja jums ir doti kaut kādi divi dažādi aspekti. Šajā gadījumā šie divi dažādie aspekti, tas mums ir turists, kas peld pastraumi un turists, kas peld pretstraumi. Tad mēs uztaisīsim divas rindas pastraumi un pretstraumi. Un mēs izmantosim, ņemot vērā, ka mums ir dots laiks T, mums ir dots attālums S un mums ir dots ātrums, tad tā, protams, ir formula, kurā mums ir visi trīs lielumi V ir vienāds ar S dalīt ar T. Un visi izvedumi no šīs formulas. Rakstīsim V, rakstīsim T, rakstīsim S. Un aizpildīsim šo tabulu. Nosacīto tabulu, protams. Pastraumi ātrums mums ir kāds? Turists peld. Mēs nezinām laivas ātrumu, bet mēs jau noteicām, ka tas ātrums tas ir X, Pastraumi tas nozīmē, ka viņa ātrums ir lielāks, jo straume viņu vēl nedaudz panes, Līdz ar to mums ir straumes ātrums 3, laivas ātrums X, kopējais ātrums, ar kādu turists pārvietojas pa straumi ir X plus 3. Cik lielu attālumu viņš veic ar ātrumu X plus 3? Tie ir 30 km stundā. 30 km bez stundas. Mums attālums ir 30, ātrums ir X plus 3. Kāds ir laiks, ko viņš pavada tad? Peldot pa straumi. No šīs formulas varam izteikt, ka T ir vienāds ar S dalīt ar V. Man ir video, kur es izsaku formulas. Īsumā varu pateikt, ka jūs varat vai nu domāt, ka, piemēram, lūk, ja man būtu attālums 300 km, mēs braucam ar mašīnu ar ātrumu 80 km stundā. Labi, tā neviens nedara 100 km stundā, tad cik ilgā laikā mēs nokļūsim? Protams, ka jūs dalīsiet attālumu ar ātrumu, Tā jūs varat domāt, jūs varat ielikt kaut kādus skaitļus patvaļīgus un skatīties. Bet noskatieties to video. 30 dalīt ar X plus 3, tā lai arī paliek pagaidām, Pretstraumi. Mūsu laivas ātrums ir X, mūsu straumes ātrums ir 3, pretstraumi, viņa kopējais ātrums samazinās, jo straume dot pretim, tad būs X mīnus 3. Un attālums, ko viņš ar to veic, ir 24 km. Laiks ir tāpat 24 dalīt ar X mīnus 3. Un tagad, paņemot no tabulas, mēs redzam, kā kopā viņš pavadīja 9 stundas airējot. Mēs zinām, ka pastraumi viņš airēja 30 dalīt ar X plus 3 stundas.
Pret straumi viņš airēja 24 dalīt ar x mīnus 3 stundas. Ja? Un kopā, tas nozīmē, ka būs pluszīmē, viņš pavadīja 9 stundas. Jāvienādo saucēji. Es uzreiz pierakstīšu, ka 9 tas ir 9 dalīt ar 1. Mēs jau redzam, kāds būs kopsaucējs. Kopsaucējs, ja mums visi saucēji ir dažādi, tad kopsaucējs ir saucēju reizinājums. Tas nozīmē, kopsaucējs mums būs x plus 3 reiz x mīnus 3 reiz 1, un reiz 1 mēs nerakstīsim. Ja? Lai pirmajā daļā iegūtu x plus 3 reiz x mīnus 3 jāpaplašina ar x mīnus 3. Lai otrajā daļā apakšā iegūtu x plus 3 reiz x mīnus 3 jāpaplašina ar x plus 3. Un trešo daļu, kas atrodas mums labajā pusē, jāpaplašina ar abām iekavām. Pārakstam visu. Ja. Es uzreiz sareizināšu 30x mīnus 90 plus 24x plus 72 dalīt ar apakšā x plus 3, x mīnus 3 ir vienāds ar 9x plus 3, x mīnus 3 apakšā x plus 3, x mīnus 3. Mēs redzam, ka daļā mums ir vienādi saucēji, tas nozīmē skaitītāji arī būs vienādi, mēs varam neņemt vērā saucējus. Bet uzreiz pārteiksim, ja, ka x mums nevar būt vienāds ar 3 un x nevar būt vienāds ar mīnus 3, jo tad saucējā būs dalījums ar 0, kas ir aizliegtā darbība. Kas mums paliek? Mums paliek 30x mīnus 90 plus 24x plus 72 ir vienāds ar 9, x plus 3 reiz x mīnus 3. Jūs atceraties, kas tas ir, jā, pēc formulas, tas ir x kvadrātā mīnus 9. Atveram visas iekavas, savelkam līdzīgos un ieraugām kvadrātu vienādojumu, kas mums ir jāatrisina. Ja, izdaram to. Varam izdalīt visu ar 9, jo mēs redzam, ka viss dalās ar 9. Atceraties, ja kvadrātu vienādojumā mums visam ir jābūt uz vienas puses. Tad pārnesam visu un mums sanāk x kvadrātā mīnus 6x mīnus 7 ir vienāds ar 0. Atrodam diskriminantu. Labi, uzrakstīsim a vērtību, tas ir 1, b vērtība ir mīnus 6 un c mums ir mīnus 7. Tad diskriminants ir vienāds ar mīnus 6 otrajā, mīnus 4 reiz 1 reiz mīnus 7. Tas ir 36, mīnus 4 reiz 1, mīnus 4 reiz mīnus 7, plus 28, kas ir 64. Sakne būs ērti, sakne būs 8. Tad pirmā sakne mums būs mīnus b, tas ir 6, mīnus 8 dalīt ar 2 reiz 1. Tas ir mīnus 2 dalīt ar 2, tas ir mīnus 1. Un otra sakne mums ir x plus 8 dalīt ar 2, kas ir 7. Uzmanīgi tagad skatāmies. Mums ir divas saknes, mīnus 1 un 7. Atgriezīsimies pie mūsu uzdevuma. Mūsu uzdevumā ir teikts, kas mūsu uzdevumā ir teikts noteikt laivas ātrumu stāvošā ūdenī. Tas ir mūsu x. Mēs atradām divus x, mīnus 1 un 7. Tagad ir jautājums, kur ir pareizā atbilde, jo mums tādas ir divas. Un šeit ir jāņem vērā veselais saprāts. Un tas ir tāds, ka ātrums mums nevar būt negatīvs. Tas nozīmē sakne mīnus 1 neder. Vienkārši tāpēc, ar citu krāsu uzrakstīsim. Tā neder tāpēc, ka ātrums nevar būt negatīvs. Ja? Un mūsu atbilde līdz ar to ir 7. Laivas ātrums stāvošā ūdenī ir 7 km stundā. Mūsu atbilde. Tagad es jums šeit uzrakstīšu piemēru, ko jūs paši varat atrisināt. Re, kur viņš ir. Turisti brauca ar laivu pa upi no pilsētas A uz pilsētu B un atpakaļ. Ceļā kopā pavadīja 3 stundas 45 minūtes. Ņemiet vērā lūdzu uzreiz, kad jūs risināsiet šo uzdevumu, kā jums ir jāņem stundas. Jūs nevarat rakstīt 3,45. Jums ir jāpadomā, kā 45 minūtes uzrakstīt kā stundas. Ja. Un tad attālums starp abām pilsētām ir 6 km, bet straumes ātrums ir 3 km stunda un jāprēķina
laivas ātrums stāvošā ūdenī. Šis ir jūsu mājas darbs. Es gaidīšu jūsu atbildes, izmantojot to pašu tabulu, jā. Aizpildiet, kas jums būs pa rindām, kas būs pa kolonnām. Sastādiet vienādojumu, pamēģiniet. Es zinu, ir ļoti grūti, reāli ir grūti, jā, jo jūs darat to, ko negribas darīt un kas nav obligāts. Bet es ļoti gaidīšu jūsu komentārus ar pareizajām atbildēm. Un arī ar nepareizajām, un arī ar jūsu jautājumiem. Un es ļoti ceru, ka jūs uzspiedīsiet laiku šim video un padalīsieties ar saviem klases biedriem vai ar saviem skolas biedriem. Lūk, mēs tiekamies ar jums nākamnedēļ. Atā!